Sveiki, mīļie! Labrīt, tāds novēlojies labrīt, nu jau pusdienas laiks. Kā jums klājās? Nu jau laukā ir stipri jūtams pavasars. Putni jau ir dzied, sniegpulkstenītes. Gaiss jau arī liekas kaut kāds savādāks, arī tad, kad saulīt nav, arī tad, kad ir tāds palēgas drūps. Nu jau ir jūtams. Tuvojās, vai varētu teikt jau, nu jau tepat jau ir. Man šodien gribējās ar jums padalīties, pastāstīt kaut ko, savus novērojumus, noteikti arī jums tie tādi ir. Vai jums tā ir gadījies, ka jūs, teiksim, kaut kur ejat, esat kaut kur laukā, un jūs pamanāt kādu pazīstamu cilvēku, varbūt tas ir jūsu paziņa vai draugs, un tas cilvēks jūs nepamana. Aiziet garām, varbūt pat tiešām garām noiet un nepamana. Vai arī ar jums tā ir gadījies, ka jūs kādu nesat pamanījis? Un tagad tādas lietas notiek arvien biežāk un biežāk, tādas dīvainības, neizskaidrojamas lietas. Tieši tas pats ir arī ar mūsu paziņu un draugu loku. Ka varbūt kaut kādi draugi un paziņas no mūsu paziņu loki ir tā kā izgaisuši, pazuduši, bet tajā pašā laikā ir uzradušies, teiksim, kādi jauni draugi un paziņas. Un arī gadās tā, ka, teiksim, ar kādiem ļoti, ļoti tuviem cilvēkiem, jā, vai ģimenes locekļi, vai mūsu mīļie, saprašanās ir arvien grūtāk un grūtāk, bet tajā pašā laikā uzrodās tādi cilvēki, pilnīgi sveši cilvēki, ar kuriem mēs tik viegli saprotamies, mēs tik viegli, tik labi jūtamies ar viņiem esot kopā, kā rodās tāda sajūta, kā mēs tos cilvēkus pazīstam jau sen. Kaut gan viņi mūsu dzīvē ir ienākuši pavisam nesen, pavisam kaut kā nejauši, vai uz ielas, vai kaut kur vienkārši tāds sastapts cilvēks. Un tādas dīvainības tagad notiek arvien vairāk un vairāk. Kāpēc tā notiek? Un kas tas tāds ir, ka mēs, piemēram, vai mūs nepamana uz ielas kādi cilvēki? Un ka mūsu draugu un paziņu loks tādā veidā ir stipri mainījies. Tagad cilvēks var iedalīt, labrīt, Andri! Tagad cilvēks var iedalīt pilnīgi tādās divās kategorijās. Ir tādi patīkami cilvēki, kuru klātbūtnē patīk uzturēties, patīk ar viņiem kontaktēties, patīk sarunāties, jūtamies labi. Tādu veidu cilvēki parasti mēdz būt pozitīvi, labā garstāvoklī, labi jūtās, un ir negatīvi cilvēki. Vienmēr ar kaut ko neapmierināti, burkšķētāji. Pozitīvie cilvēki vairāk ir, vairāk uz garīgām lietām. Ir tādi cilvēki, kas vairāk varbūt pievēršās kaut kādām garīgām lietām, pozitīvām tādām, Un ir cilvēki, kas varbūt vairāk fokusējušies, koncentrējas taisni uz materiālām lietām. Lūk, un šīs dažādās kategorijas cilvēki atšķirās ar to, tie, kas ir pozitīvi, vienmēr tādā pozitīvā noskaņojumā, vienmēr labi jūtās, un tādu cilvēku klātbūtnē arī paši mēs jūtamies labi. Tie atrodas augstās vibrācijās. Tagad visi izsaka enerģijas un vibrācijas. Bet tie cilvēki, kuri vairāk fokusējas uz materiālām vērtībām,
kas ir vairāk negatīvi, neapmierināti, tie vairāk tie atrodas negatīvās vibrācijās. Nu, piemēram, tās ir arī emocijas. Piemēram, ja mūs vada kaut kādas negatīvas emocijas, bailes, īgnums, dusmas, jebkāda veida negatīvas emocijas, ja, tās ir negatīvas vibrācijas. Bet ja mēs jūtamies priecīgi, laimīgi, apmierināti, mierīgi, tās ir gaišas, pozitīvas vibrācijas. Tātad cilvēki izdalās tādās tā kā divās kategorijās. Nu, kas te notiek, ka mēs, teiksim, paejot viens otram garam, ka kāds mūs nepamanā vai mēs nepamanām? Tas nozīmē to, ka viens no mums atrodas tādās augstākās vibrācijās, tas ir pozitīvā noskaņojumā, gaišā, priecīgā, bet tas otrs cilvēks atrodas negatīvās vibrācijās, zemās, augstas un zemas. Vairāk varbūt fokusējies uz materiāla, svarīgākas dzīvē ir materiālās lietas, jā, materiālās vērtības, jā, nauda, darbs, materiālas lietas, jā. Un šis negatīvais cilvēks, viņa enerģijas, viņa vibrācijas ir tādas biezākas, kā var teikt, jā. Nu, tas, piemēram, iedomājamies, ja kādu veidu, teiksim, šķidrumu, kas ir biezs, bet otra cilvēka vibrācijas, kas ir gaišās, pozitīvās, tās ir blīvākas. Viņa enerģijas, viņa vibrācijas, viņa emocijas, viņas ir šķidrākas, kā varētu teikt, jā, lai saprotamāk, jā, blīvākas, vieglākas. Un sanāk tā, ka šie cilvēki būtībā atrodas jau kaut kādās tādās tā kā paralēlās pasaulēs. Un tāpēc arī tā gadās, ka ejot, teiksim, pa ielu, vai kāds mūs nepamanā, vai mēs kādam nepamanām, ja, ka mēs atrodamies, nu, tā kā dažādos līmeņos, dažādās pasaulēs, nu, tā kā paralēlās, jā, būtībā tepat, bet, nu, tās jau ir dažādas, jo tagad viss evolucionē, tas ir attīstās uz augšu, ja, kā piemēram, kā planētas griežās, jā, ap sauli, ap savām asīm, tā viņas arī lēnām tā kā uz augšu iet. Tas notiek gan ar Zemi, tas notiek arī ar cilvēkiem, tāpēc, jo mums ir tāda sajūta, ka kaut kas apkārt ir savādāk, ne tā kā kādreiz. Arī ar cilvēkiem, cilvēki ir savādāk, jā, nu, visi kaut kā savādāk. To jau tagad jau fiziski var sajust un fiziski var redzēt un saprast. Kādreiz tas tik bija drusku jūtams, ja, bet tagad to var jau tiešām ļoti just. Un tādā veidā gan cilvēki mainās, tie, kas ir spējīgi mainīties, tie mainās, arī evolūcionē, un tās jau ir tās gaišās un pozitīvās enerģijas un vibrācijas. Ja mēs arvien vairāk un biežāk varam sevi tādās uzturēt, reizēm pat ir grūti, bet ir dažādi veidi, kā mēs varam sevi trenēt, lai arī grūtās situācijās mums izdodas saglabāt sev gaišās, pozitīvās, mierīgā, balansētā, nosvērtā, teiksim, noskaņojumā, ja? Nevis ļauties negatīvām emocijām. Tādā veidā arī mēs varam līdz ar Zemi, līdz ar visu pārējo evolūcionēt un attīstīties un iet uz augšu. Tā notiek ar mums cilvēkiem apkārt, tāpēc arī mūsu paziņu un draugu loks mainās. Un kaut kā tādā dīvainā veidā, ja kaut kādi cilvēki no mūsu dzīves vienkārši kaut kā pazūd kontakti ar viņiem, un kaut kādi jauni cilvēki ierodās mūsu dzīvē, ja, vai nejauši uz ielas kāds sastapsts, ja,
Un ar kaut kādiem svešiem, pavisam svešiem cilvēkiem mēs jūtamies tā, it kā mēs viņus pazītu jau sen. Tās ir vibrācijas, kāds ir teiciens, ja, līdzīgs pievelk līdzīgu. Kā negatīvs cilvēks pievelk negatīvi, ja, un pozitīvs, un tādus labā noskaņojumā esoši kaišās domās un emocijās pievelk līdzīgu. Un tā arī mainās mūsu paziņu un draugu loks, jo darbojās šis, to var saukt visuma likums, līdzīgs pievelk līdzīgo. Un tāpēc arī mūsu draugu paziņu loka atsijājās tie, kas vairs nav mūsu tādā, emociju līmenī, mūsu vibrāciju līmenī, ja. Viņu līmenis iespējams ir zemāks. Un tāpat arī ļoti bieži tagad notiek visādas kaut kādas situācijas, kas, it kā mūs tās pozitīvi, mēs esam gaišā, pozitīvā, foršā noskaņojumā, jūtamies labi, priecīgi, laimīgi. Un bieži vien notiek kaut kas, kāds cilvēks gadās, vai kāda situācija, ja, kas izsit mūs no tā noskaņojuma, no tās sajūtas. Ja, un tā mēs tiekam iemest kaut negatīvās sajūtās. Piemēram, tās ir dusmas, niknums, kāds mūs ir sadusmojis, ja, kāds negatīvs cilvēks, kaut ko mums ir pateicis, mums garstāvoklis ir sabojājies. Un tā arī tagad notiek ļoti bieži, jo tā jau arī ir tāda, no augšas tāda tā kā pārbaudīta, ja, kad cilvēks pārbauda, ja tu esi pacēlies augstākās vibrācijās vai spējas arī sev tur noturēt. Un tāpēc arī varbūt gadās tādas situācijas, ja, kas it kā mūs izsits no tā līdzsvaru, no tām sliedēm. Izsita no mūsu orbītas, ka mēs esam mierīgi, līdzsvaroti, jūtamies labi, apmierināti. Un ko var darīt šitādās situācijās, kā var sevi patrenēt, lai tādās situācijās tāda veida cilvēki jau vai kaut kādas grūtas, sarežģītas, negatīvas situācijas neizsit mūs no sliedēm. Mēs varam sev patrenēt ar vienu praksi. To var, nevajag speciāli, teiksim, no visā, tā apsēsties un tagad es neko nedaru un es pievēršos tam, var arī darot kaut ko fiziski ar rokām, var sev patrenēt. Vat iedomājamies situāciju, kaut kādu ļoti sarežģītu situāciju, smagu, grūtu, kurā apkārtējie cilvēki krīt panikā. Vat notiek kaut kas, jā, kas izraisa cilvēkā bailes, dusmas, vai kaut kādas negatīvas emocijas, ja? Un cilvēki krīt panikā. Kā mēs šitādā situācijā varam patrenēt sev, tomēr saglabāt sevī mieru, pozitīvu un gaišu noskaņojumu, un tā kā nepadoties pūļa efektam, krist panikā, kā to dara visi citi, bet saglabāt sevī mieru. Ja saglabāsim sevī mieru, saglabāsies arī tas pozitīvais noskaņojums. Mēs to, kā varētu teikt, neizjauksim. Mēs tajā situācijā iedomājamies sevi, ka mēs it kā atdalāmies no savu ķermeņu. Mēs esam tajā situācijā, mēs tur fiziski esam, bet mēs pilnīgi tā kā paceļamies uz augšu, atdalāmies. Tas ir tāds, to sauc skats no malas. Un tad, kad mēs atdalāmies, tad tā situācija varbūt neliekās tik briesmīga, tik negatīva un arī neizraisa mūsos tādas negatīvas emocijas, arī neliek mums justies tā, kā jūtas apkārtējie cilvēki. Un mēs uz to situāciju varam tā kā paskatīties no malas ar tādu vēsāku prātu, ar mierīgām emocijām, un tā kā drusku sev nobremzēt.
neiekļūt tajās negatīvajās emocijās. Nu, tas ir tā kā vismaz vai skatīties filmu no malas. Jūs redzat sevi tur, jūs tajā situācijā esat, bet jūs nepiedalāties tur, jūs nenokļūstat tajā bara efektā, ja, kā viss ir panikā, es arī panikā, ja, bet drusku, tā kā atdalīties un pavērot to situāciju no malas, un drusciņi varbūt tā kā padomāt, ja, kā es varētu rīkoties, kā es varu sevī saglabāt tomēr mieru, nekrist panikā, nekrist bailēs, nepadoties, teiksim, kaut kādām dusmu emocijām, negatīvām emocijām, un arī, tā kā varbūt pāanalizēt, padomāt arī par citiem cilvēkiem, ja, gan par sevi, kā sev noturēt, un arī kā mēs varam tos citus nomierināt, kā viņiem varam palīdzēt, ja, lai arī viņi neļaujas tai panikai. Un tādu praksīti mēs varam regulāri darīt. Un tad, kad, teiksim, kaut kādas lietas, kaut ko jaunu, ko mēs gribam darīt, ja, kad to mēs darām regulāri katru dienu, es esmu dzirdējusi, ka, teiksim, 21 dienu pēc kārtas jādara, tā mēs to izstrādājam par savu prasmi. Tā kļūst par mūsu prasmi un tā kļūst par mūsu tādu kā automātisku darbību jau. Tas, piemēram, ir tāpat, ja, kā tad mēs esam iemācījušies, ka mēs tīram zobus. Mēs vienkārši ceļamies, mēs zinām, ka mums no rīta ir jāiet tīrīt zobus, mēs to automātiski darām. Un tāpat arī ar kaut kādām jaunām lietām, lai izstrādātu to kā prasmi, kā ieradumu, to jādara regulāri. Un darot to 21 dienu pēc kārtas, ja, tas kļūst par mūsu ieradumu, par mūsu, jau automātisku darbību. Tā mēs varam sevi tā kā trenēt, kā mēs varam noturēt sevi mierīgu, līdzsvarotu, balansētu, tomēr pozitīvās sajūtās, pozitīvās emocijās, grūtās situācijās. Jo tagad tādas notiek arvien vairāk un vairāk. Tad trešā lieta, ko es vēl gribēju pastāstīt, tā ir viena ļoti vienkārša meditācija, arī kā mēs varam palīdzēt sev pāriet it kā tajā paralēlajā jaunajā pasaulē, jo tiešām tagad ir būtībā kā divas dažādas pasaules, ja. Tā negatīvā, kur cilvēki ir ar negatīvām emocijām, viņi fokusējušies uz materiālām vērtībām, un tā gaišā pozitīvā, kas jau ir saistīta ar garīgām vērtībām. Cilvēki intereses ir daudziem mainījušies, vai tad tā nav? Jā, kad arī pievēršās tādām dažādām interesantām nodarbēm, interesanti hobiji, savādākas intereses, jā. Ka nav tikai materiālais, tikai darbs, nauda un ir arī kaut kas cits. Un tad meditācija, kā mēs varam sev palīdzēt pāriet uz to gaišo pusi. Iekārtojamies meditatīvā stāvoklī, sākam viegli elpot, pievēršam uzmanību savai elpai, pievēršam uzmanību savām ķermenim, kā jūtas mūsu rokas, kājas, un tā mēs nokļūstam meditatīvā stāvoklī. Un mēs iedomājamies, ka mēs esam akrobāts, un mēs stāvam būtībā uz divām tādām aizām, tāda krants, ja, vienā krantī esam mēs, un tad ir otra krants, un pa vidu ir aiza, un pāri no vienas krants uz otru ir virve. Un mēs tagad iesim pāri pa to virvi uz otro pusi. Kāda izskatās otra puse? Otrā pusē saule ir spožāka, gaiss ir dzidrāks, tīrāks, smaržīgāks, daba ir košākas krāsas, viss ir skaistāks, jā, tāds dabīgāks, viss ir dabīgs.
Un mēs ļoti vēlamies nokļūt tur. Mums rokās ir kārts, jūs jau esat redzējuši cirku, ja, ka tie virs akrobāti, ja, viņi, lai palīdzētu balansēties, ja, izmanto kārti. Un šī kārts ir piepildīta ar mīlestību un gaismu. Un tā mums palīdzēs tikt pāri no vienas krants uz otru. Tad, kad mēs iztēlojamies jau šo visu, mēs piesaucam arī savus garīgos pavadoņus, eņģeļus un visus savus garīgos palīgus. Ja? Jo mums katriem tādi ir vairāk, ir mazāk, bet katram mums tādi ir, lai arī viņi palīdz mums pāriet pāri. Un tad mēs lēnītēm sākam virzīties pa to virvu uz priekšu. Sākumā, protams, baidamies, ja, nedroši esam, bet neskatāmies uz leju, skatāmies uz priekšu, uz to vietu, kur mēs vēlamies nokļūt, kas ir daudz košāka, kur saule spožāka, siltāka, gaiss smaržīgāks, dzīvnieku balsis, ja, putnu dziedāšana, un mēs tik ļoti vēlamies tur nokļūt. Un tas arī mums palīdz motivē, un tāpat arī mūsu kārts, kas mums rokā piepildīt ar mīlestību un gaismu, palīdz mums balansēties un pāriet šo virvi. Un tad, kad mēs esam jau tikpat kā nokļuvuši otrā galā, tad iedomājamies, ka mēs apmetam, kā īsti tādi akrobāti, apmetam salto. Un tas notiek tik viegli. Nekādas grūtības, mūsos nav nekādas bailes, un mēs nokļūstam uz to otro klinti, otro kranti, kur viss ir gaišāks, smaržīgāks, košāks. Un mēs jau nokļūstam jaunajā pasaulē, kas jau būtībā jau ir enerģiju līmenī, ja? Un šitā arī var veikt šitādu veidu vienkārši īsa meditācija, vienkārši, ieiet meditatīvā stāvoklī, piesaukt savus garīgos palīgus, ja, un iztēloties vienkārši šitādu, kā mēs pārējām no vienas krants uz otru, kā akrobāti ar kārti rokā, uz jaunā pasauli, kāda tagad ir. Un šitādu veicot, šitādu meditāciju veicot katru dienu, to arī var izstrādāt kā par mūsu ieradumu. Ka mēs jau pie tā pierodam tik ļoti, ja, ka mēs to daram tāpat kā mazgājot zobus, kādu citu ikdienas darbību, ja, mēs to pēc tam sākam darīt aiz pieradumu. Un tā var izstrādāt jebkāda veida kaut kādas jaunas prasmes, pieredināt sevi un izstrādāt to kā savu ieradumu. Tāpat arī nodarbošanās ar sportu. Jā, sākumā grūti sev piespiest ir. Vienu dienu izdara, otro dienu netīkās un tad izlaiž, bet tā, ka mēs piespiežam sev katru dienu un daram to 21 dienu, tāpēc tam tas kļūst pa ieradumu. Bez tā jau nevaram iedomāties vairs savu ikdienu. Es tā domāju, ka ar šitādām te lietiņām es šādi tad padalīšos, pastāstīšu jums kaut ko interesantu. Varbūt arī jums kādi novērojumi no savas ikdienas, varbūt arī jums tā gadās, kā paziņloks mainās, nepamanat kaut kāds cilvēks uz ielas, vai viņi nepamana jūs. Noteikti tā katra no jums ir gadījies, jo tādas lietas tagad notiek arvien biežāk un biežāk. Tas viss ir tikai vienīgi tāpēc, ka pasaule mainās, zemeslode, dzīvnieki, augi, viss mainās un evolucionē uz augšu. Un tādā veidā tā sanāk tāda tā kā dabīgā atlasa, kā izveidojas tā kā divu veidu pasaules, kuri ir
gatavi pāriet uz jauno, un kuri nav gatavi, tie paliks vecajā. Tā ir 3 dimensiju pasaule, un jaunā ir 5 dimensiju. Tā kā tā, mīļa. Lai jums visiem šodien jauka un burvīga diena, un mēģināšu kādreizīt atkal pastāstīt kaut ko tādu interesantu, kaut ko ieteikt. Ja rodās kādi jautājumi vai gribat padalīties arī, kā jums ikdienā notiek, droši varat rakstīt komentāros. Un līdz nākamajai tikšanās reizītei, paldies, ka skatījāties, lai jums visiem jauka un burvīga diena. Noteikti iziet dabā, jo man bez pastaigas es nevaru iedomāties savu dienu. Katru reizi, kad man ir brīvdiena, es to noteikti daru, arī tad, kad laiks nav varbūt tas pats labākais, bet, vienalga tas tomēr iedvesmo, paceļ garstāvokli, jūtamies labāk, pie dabas ir labi būt. Tā ir atgriešanās pie pirmatnējā, kā var teikt. Tā kā lai jums visiem jauka un burvīga diena. Atā, mīļie!